nebūs nekāds nosaukums, ja es teikšu, ka Rail Baltica ir pamatīgi izgāšanās. Jo, protams, ir strateģiska nozīme tam, ka caur Baltijas valstīm, faktiski no Helsinkiem līdz Varšavai, iet Eiropas platuma dzelzceļš, jo šeit tāds iepriekš nav bijis kopš Padomju Savienības sabrukuma. Bet Rail Baltica attīstīšana, sākot ar Rīgas lidostas stacijas un Rīgas centrālās stacijas izbūvi, zinot to, ka tam nav ne naudas un tam pavisam droši būs nepieciešams papildu līdzekļi, jo līdzekļi vienmēr laika sadārdzinās. Un nesot stratēģiju, kā to risināt, tā ir politiskā turedzība un visiem ir skaidrs, ka tas projekts nekad netiks atpelnīts. Un labākais, ko mēs varbūt varēsim dabūt, ir jaunas sliedes un atjaunot daļu no Rīgas centrālās stacijas. Bet šis video nav par to, lai kāds kārtējo reizi kritizētu par to, tas slikts ar Rail Baltica. Šis video ir par kaut citu. Šeit mēs paskatīsimies uz tādu ļoti īsu dzelzceļa vēsturi Latvijas teritorijā un maziņu kriptiņu no tā, kā ir attīstījušies dzelzceļa industriālajos gigantos Anglijas impērijā un Amerikā. Tā kā pastīsimies, vai dzelzceļi ir bēda ielai tikai ar Rail Baltica, vai viņu DNS ir iepotētas problēmas jau no paša sākuma. Tāpēc sākam. Pirmkārt, ko mēs varam piefiksēt. Dzelzceļš caur Latviju gājas kopš vēlā 19. gadsimta, jo tagadējās Baltijas guberņas bija pirmie reģioni Krievijas impērijā, kur sākās industrializācija. Un faktiski pirmās dzelzceļa sliedes gāja caur dzelzceļa līniju Varšava-Peterburga, respektīvi tagad viņas gāja aptuveni no Daugavpils līdz Kārsavai. Tā ir tā līnija, kas bija pirmā Latvijā. Latvija tieši saimnieciski viņa tik daudz neskāra, kā nākošās trīs svarīgākās līnijas, kas ir Orlo-Rīga, jeb tagadējā Rīga, Daugavpils un laikam Indra. Tā viena dzelzceļa līnija, otra ir Ventspils-Maskava, kas loģiski iet pa taisno no Maskavas uz Ventspilu, ejot caur Jēkabpilīm, Jelgavai, Tukumam un Ventspilī, caur Rīgai viņa sākotnēji negāja. Un Romenī, kas ir pilsēta tagadējā Ukraiņas Suma apgabalā Liepāja. Šīs trīs dzelzceļa līnijas loģiski, ka tika būvētas ar vienu mērķi savienot Rīgu, Liepāju un Ventspili ar lielākajām Krievijas iekšzemes pilsētām un iekšzemes rūpnieciskajiem centriem. Un faktiski priekš tā laika tas bija diezgan novatorisks biznesa gājiens, jo tajā laikā dzelzceļi bija jauni un faktiski tajā laikā visus dzelzceļus attīstīja privātās dzelzceļa līnijas. Un katra no šīm trim dzelzceļa līnijām, mūsdienu izpratnē būtu atsevišķs uzņēmums, jeb atsevišķa akciju sabiedrība, ko pa savu naudu faktiski un ar savu finansējumu dibināja uzņēmēji, kas gribēja uz to nopelnīt. Un tagadējās dzelzceļa stacijas, dzelzceļa mezgli un visas tās līnijas būtībā ir privāti uzņēmēji būvēta lieta. Tur, kur ir saglabājušās vēsturiskās būvs un vēsturiskās, teiksim, tās sliežu ceļi, ja tā to varētu nosaukt. Un tā kā biznesa iniciatīva dzelzceļiem jau faktiski Latvijā ir ļoti sena, bet ko es tev gan teikšu? Te ir tāda neliela atsauce jāsaka to, ka lielākoties 10-20 gadus pēc tam, kad šos dzelzceļus izbūvēja, viņus pārņēma valsts. Vai tas bija valsts politikas dēļ, vai tas bija tā, ka šie biznesi vienkārši vairs nepelnīja. To es precīzi pateikt nevaru, bet šajā gadījumā es teiktu, ka, ja tas būtu ļoti izdevīgi, visdrīzākais, ka kāds viņus konsolidētu un paturētu. Bet jebkurā gadījumā fakts bija tāds, ka līdz Pirmajam pasaules karam sākoties, lielākoties visas dzelzceļa līnijas Latvijā tika pārņemtas no Krievijas impērijas dzelzceļa. Krievijas impērijas dzelzceļš bija pārņemts visas privātās dzelzceļa līnijas šeit. Tā kā sākās viss kā privāts bizness, aizgāja ļoti svārstīgi un beigās to bija spiest pārņemt valsts. Vai īpašnieki atpelnīt baigi daudz kapitāla, man īstenībā nav par to informācijas un nav par to resursu. Tāpēc es par to izdevīgumu nevaru teikt. Bet, kur es varu kaut ko stāstīt par biznesa izdevīgumu un biznesa modeļiem, ir ASV dzelzceļa izbūve un Lielbritānijas dzelzceļa izbūve. Tāpēc sāksim ar Lielbritāniju, tāpēc, ka šis ir ļoti interesants piemērs. Un kas ir Lielbritānijas dzelzceļa vēsture? Lielbritānija faktiski ir valsts, kurā sākās otrā industriālā revolūcija un valsts, kurā sākās faktiski tāda mūsdienu dzelzceļa tīklu izveide. Un pats labākais jautājums ir, kā viņi tika finansēti. Vai tas bija ar valsts budžetu, vai tas bija ar kādiem Eiropas fondiem? Jā, Eiropas fondiem 19. gadsimta sākumā. Protams, ka nē. Šie dzelzceļi tika būvēti būtībā uz tīru akciju spekulāciju pamatu. Respektīvi, kā tas notika? Es tā vienkārši izstāstīšu ar tādu mūsdienu piesitienu. Bija uzņēmumi, kas gribēja finansēt dzelzceļa projektus, un viņiem bija kaut kāds kapitāls. Viņi izveidoja akcijas sabiedrības, un viņi plašākajai publikai pārdeva akcijas un obligācijas.
Un tādā veidā viņi finansēja dzelzceļa attīstību. Bet kas bija pats labākais? Lielākajai daļai bija tikai dokumenti par to, ka viņiem ir kompānija un plāns par to, kā viņi attīstīs, un labākajā gadījumā kaut kāds valdības akcepts par to, ko viņi dara. Un ko viņi darīja? Viņi piesaistīja ļoti daudz naudas ar ļoti plašiem solījumiem, sasolīja vismaz 15,000 km dzelzceļa sliedes un izbūvētas dzelzceļa infrastruktūras, savāc naudu un lielākoties bankrotēja. Un tas bija faktiski viens no pirmajiem 19. gadsimta spekulatīviem burbuļiem, jeb lielā dzelzceļa manija or Great Railway Mania, kā to var apskatīties pašlaik internetā. Ja jūs gribat iet detaļās, varbūt mēs uztaisīsim atsevišķu video par britu dzelzceļa maniju kā spekulatīvo burbuli, bet es te tā ieskicēju ideju, kad bija kādi, kas gribēja ātri un viegli nopelnīt, uztaisīja kompānijas šķietami attīstīs dzelzceļus, viņi savāc naudu no publiskiem investoriem, kāds kaut ko attīstīja, kāds kaut ko neattīstīja, lielākā daļa domākartēji. Tie, kas izplatīja akcijas un tie, kas bija starpnieki, ļoti daudz nopelnīja, tie, kas attīstīja dzelzceļus kā kurš, un lielākā daļa publika, kas tur ieguldīja, zaudēja naudu. Bildi kaut kur dzirdēt, ne? tā tas notiek ar publisko ieguldīšanu. Bet te ir viens liels legacy, kas ir šim visam sekoja. Atšķirībā no citiem spekulatīviem burbuļiem, vai tas ir mūsdienu kripto ICO burbuļi, vai tās ir, citi akciju burbuļi. Šajā gadījumā, šajā brīdī par to naudu tika uzbūvēts modernais Lielbritānijas dzelzceļa tīkls. Un daudzas tās nobankrotējušās dzelzceļa kompānijas tika apvienotas, restruktūrizētas, vai viņas kāds pārņēma, un uz tā modeļa jau izveidojās normālas pelnošas dzelzceļa kompānijas. Tāpēc sākums, protams, kā vienmēr krāpniecisks un turbulents, bet beigās tas biznesa modelis nostabilizējās un kalpoja kā pamats britu industrializācijai. Bet tagad vēl viens mazs piemērs ar Ameriku. Amerika arī, kad sākās Amerikas industrializācija un faktiski, kad sākās Amerikas tāda pilna valsts apguve, respektīvi, kad no mežonīgiem rietumiem Amerika izauga par Ameriku, tam bija viens milzīgs stūrakmeņš, tas bija dzelzceļš, jo, kad Amerikas krasti tiks savienot ar dzelzceļu, sākās milzīgas izmaiņas Amerikas attīstībā. Jo iepriekš pirms dzelzceļa attīstības Ameriku bija ārkārtīgi grūti šķērsot, vai tās bija zirgu karavānas, vai tev bija jābrauc apkārt ar kuģi pāri visai Amerikai, jo tad nebija Panamas kanāla. Un tas bija ārkārtīgi dārgs, sarežģīts un riskants process. Bet dzelzceļš to izmainīja pilnībā, un Amerikas attīstība un industrializācija faktiski veidoja to industriālo monstru, kas Amerika bija 20. gadsimta sākumā un 20. gadsimta vidū. Bet jautājums ir, kā šis lielais dzelzceļš tika finansēts. Un es jums varu pateikt, šo finansēja arī gan valsts, gan privātās kompānijas, ja privātās kompānijas ar valsts atbalstu, tādā mūsdienu izpratnē. Un šeit notika visas iespējamās krāpniecības schēmas un spekulācijas, kādas vien ir iedomājams. Tika veikts krāpnieciskas darbības ar akciju kompānijām, dzelzceļa kompānijām, kuras šķietam kontrolē šo dzelzceļa līniju. Nebija īpaši godīgi nosacījumi par to, kuram piederēs zeme, uz kuru būvēs dzelzceļu un kas viņu nopirks un kas uz tā nopelnīja. Kā jūs domājat, kas uz tā nopelnīja? Protams, ka tie, kas no valsts puses attīstīja šo dzelzceļu vai ar viņu saistītās kompānijas. Un te ir pats labākais. Piešķirto budžetu pa 50% sadārdzināja celtniecības kompānijas, ja nemalnos no 50 uz 94 miljoniem. Tos 44 miljonus dolāru pievācot faktiski sev un atdodot kukuļos iesaistītiem amatpersonām. Un par to bija izcēlies diezgan manāms skandāls, un faktiski tas pēdējais posms, kas savienoja apmēram tagadējo Amerikas Midwestu ar Amerikas West Coastu, faktiski uztaisīja par milzīgu korupcijas naudu. Šādu stāstu jums arī iespējams ir kaut kur dzirdēt, ja jūs esat dzirdējuši par lielākiem Latvijas tiltu un ceļu projektiem vai par to pašāsošo Rail Baltica. Bet galā dzelzceļš tika uztaisīts, pāris dzelzceļa kompānijas bankrotēja, kuras pēc tam atkal nopirka citas dzelzceļa kompānijas, kuras atkal bankrotēja. Un tā ASV dzelzceļš tika izveidots un pēc tam jau strādāja diezgan labi un diezgan efektīvi. Bet tas jau atkal ir cits stāsts. Tāpēc, ko es te gribēju pateikt? Es gribēju pateikt to, ka dzelzceļš vēsturiski kā biznesa modelis kopš savas pastāvēšanas gaidas ir bijis sasaistīts gan ar krāpniecību, gan ar uzpūstiem valsts pasūtījumiem, no kuriem insideri ir dabūjuši milzīgas naudas, gan visādi citu veidu blēdībām. Man liekas, ka nav neviens dzelzceļa projekts pasaulē vai nekur citur, kurš nebūtu tādā vai savādākā neizdarības, korupcijas, publikas apkrāpšanas vai kaut kādu citu veidu neģēlību ēnā. Tas nav ieteikums Rail Balticam, ka tā vajadzētu rīkoties un uz to vajadzētu strādāt, bet tas drīzāk ir tāds aicinājums mums, ja mēs pastamies uz dzelzceļa projektu attīstību,
Mums jāsaprot vienmēr kopējais konteksts ar industriju kā tādu. Un vai tā ir industrija, kas pati par sevi vienkārši ir tāda, ka viņa rada vidi, kurā šāda vide ir auglīga, vai kas cits. To lai spriež citi. Mans uzdevums vienkārši jums bija pateikt piemērus par gan Latvijas vēsturēlākajiem dzelzceļa projektiem, gan veidu, kā industriālā Anglija nonāca līdz dzelzceļiem, gan kā par to, kā tika uzbūvēts dzelzceļš, kas savienoja vienu no otru Amerikas krastu. Varbūt kādreiz, ja būs interesi, uztaisīšu atsevišķu video par dzelzceļa kompānijām un akciju spekulāciju par to. Bet tas jau citai reizē. Tad jau līdz vēlākam.